Čau, čau, draugi rakaru sekotāji. Ilgi nav bijis nekāds video, baigais klusums no mani. Šodien mēs jau atlaiduši uz vienu tādu ezeru. Peldvieta baigs mukā. Melnā ķēvi līdzi, 2 kausi, ja gadījumā vienu nolauž. Un ejam paskatāmies, kā tur izskatās. Braucot šurp man uzmeta failu mašīnai, ka it kā mīkst riepu, uzpumpēja. Cerams, ka mēs rokot nepaliks uz mīksto. Bišķi vējš pūš. Tev parasti aizvējuši. Ko es varu pateikt? Kādreiz te tā pludmala bija šitīgi augsts ūdens bija pie šito koku. Tagad jau afigena lejā. Kādreiz viņi bija šaurāk. Tagad ir rītīgi platā. Te jau var redzēt, ka kaut kas ir atstāts mans bērniem. Es domāju, ka te aktivitāti lieli. Mēģinās parādīt visu to smukāko. Gribētos jau teikt, ja jau šito skatās, te jau kaut kas ir. Vienmēr jau kaut kas ir. Tikai skatoties, kas vērtīgs vai nu tas, ko best konteinerā. Nu vai, ģerbamies un satiekamies jau pie pirmo atradumu. Ieslēdz detektoru, ienāc ūdenī, pirmais signāls, un mums ir blembaks. Ņirža veik, lielā šeiba. Un te mums ir pirmais smukumiņš, draugi. Pirmais smukums. Smukums no tukums, bet man liekas, ka bižutērija. Taurentiši. Ko es gribēju pateikt? Mums ir guņči arī līdzi. Šodien ir guņči līdzi. Aizmirst sasveicināties. Guņšam te ir tāda maziņa kabatiņa blakus, re? Apaļā. Ieliek iekšā. Pirmais auskariš, pirmais smukumiš. Vēl viens tāds slābans signāls. Un mums ir atkal auskariņš. Maziš auskariš. Maziš šitā, re? Bet tas ir sudrabiš. Izāķējies ārā noteikti, reku, re? Kādam bērnam. Labi. Guņčam jau 2 auskari jau. Un atkal kaut kas kausiņā. Kaut kas ir kausiņā, draugi. Šitais jau lielāks. Šitais jau lielāks un smukāks. Auskariņš. Atkal auskariņš. Un tas būs sudrabiņš. Eku attāķies vaļā. Cik smuks. Šitā. Trešais auskarīši. Vēl visādi kakuči maziņi, bet signāli maz. Signāli maz. Guņčā, te tev trešais auskars. Nepazaudē. Auskariņš, draugi. Atkal auskariņš. Šis jau ir dzeltenā krāsā. Nu, buļļini. Nē, būs kā sudrabiši. Liels riņķīts bijis. Guņčā. Šodien mums ir auskar diena. Kaut kāda maz uzgrieznīt. Vēl kaut kāds skrūvīts, visāds kaks. Un auskar. Tie krīt. Bet gredzens vēl nav. Jābrien dziļāk. Kaut ko noķēra kausā. Man liekas, ka kāds medaļons vēl būs bijis, jo kaut kas nokrit. Bet mums ir ķēdīt. Mums ir ķēdīt, drauga, viss provīt, reku te. Es tik neredzu, kas tā pa provīt, bet ķēdīt. Nu, nebija kaut kas vēl. Kāds medaļons. Nebūs gan. Izlikās, parādījās. Interesanti krāsa. Kaut kāda balta, dzeltena. Tā būs sudrabenīt. Redzēji ko? Kāds smalki ķēdīt. Reku saplīs uz kājiņa, re. O. Labi. Guņčā. Liekam pie tevim. Šodien tavu somiņu pildās. O. Liekam iekšā. Šitā. No. Vējš pūš. Cerams, ka jūs man dzird. Es griežu muguru. Bet redz aizķēri. Ņemam ciet. Baigi knaps signāls bija. Un visu laiku krita ārā no kausa. Cerams, ka neizkritīs atkal. Bet, nu. Reku ir rokā. Atkal auskariš. Atkal auskariš. Kas man ir šodien?
Labi, bet sudrabiši un auskariši. Liekam pie guņča. Liekam iekšā pie guņča, pēc tam papētis. Dabūju līst līdz kaklam. Signāls ir un nevar ārā dabūt. Un krīt ārā un apskatās šitādi bumbiņi. Šitādi bumbiņi auskarīši. Atkal sudrabiši. Nu kas tas ir? Cerams, ka jūs dzird. Kamerē nav pilna tumbiņa ūdeni, tad ir sliktāks, sūdīgāk dzirdēt tad, bet atkal auskars. Kaut kas interesants. Kas tas būs? Tas ir bijis kāds. Jā, tas ir bijis gredzentišs. Re šitā te vaļā kādam bērnam. Nezinu, izsudrabiši vai nav. Nezinu. Mēlis ir tā kā sudrabiši, bet varbūt, ka nav sudrabiši, bet tā kā pie guņča liek. Guņču, nu kas tie pa mēslebums nāk? Bet nu labāk tā nekā nekā. Un atkal, draugi, auskariņš. No, šitas jau ir ritīgākais tēmu. Ņirža veik. Guņč man atriebjās pa kaut ko, viņš tikai auskars dod man. Labi. Guņč pa kaut ko ir dusmīgs. Nereku dabūja ārā. Un tas mums ir atkal auskariši. Ar kaut kādu bumbiņu galā. Pērlīt, re? Ir kāda pērlīt. Nezinu. Guņča, kas tas ir? Te pat tas blakus divu auskari. Te arī pirmais kapiķis. Viena dāņkrona un atkal auskars. Man liekas, ka viena jau līdzīgi izraka. Un atkal sudraba auskarīši. Atkal būs auskars, reku. Jā, auskariņam atstiņa. Kājiņi nolūdz. Bet te večuks atnāca sūna. Blin, viņš 5 gadu apakaļ atnāca. Viņš vēl ir dzīvs. Viņš man akā rājās uz manim. Viņš čak, tu neredz zīmi. Makšķerēt nevar. Saka, vecais, es nemakšķerē. Nometa roku. Viņš jau man 5 gadu apakaļ, es viņu te bļaustījās. Reku vēl ir. Tas suns vēl ir dzīvs īstenībā. Viņš arī šitādi maz krants bija atnāca. Ies tulīt krastā un lamāsies akau. Es ķem rādu roku, tekšu vecais, viens dzer pienu. Šitāds smukumišs kaut kāds. Mazišs. Es domāju, kaut kāds griezuls, bet nē, tas ir bijis kādām auskaram. Nekāds tagad tārpišs. Kaut kas mazišs. Mazišs tāds brīnumišs. Kāds zivtiņi, re? Metāli. No, melā ķēvu ņem šitos mazos. Kaut arī 24 frekvences tik uzlicis. Jā, delfīniši. Viņš teica, makšķerēt nevar. Es noķēru zivu. Un atkal mums ir auskariņš. Apskatās kāds bumbulīts. Paskatās kāds sudraba auskariņš. Izāķies ārā. Te viņi pa pilno. Nu, saku gribu un atkal auskars. Atkal auskariņš. Sudrabiņš noteikti. Jā. Izskatās pēc sudrabiņa. Šodien ir auskar dieniņa. Šodien ir baigi daudz auskar sarākt. Es jau vairs no saskaitīt nevar. Es nemaz nezinu, vairs skaits man nemaz jau nojūtas jau ir. Tā. Beidzot, mums kaut kas ir kausā. Ej, to lās. Beidzot ir riņķis, ritīgs maks. Kaut kas ir rakstīts, no. Ir sudrabišs, draugi. Ej, tu nost, ku liels. Pirmais riņķīts. Labais. Smukuls, paskatās, es uz īkšķuru uzlikt. Te patam līdz ceļiem dziļumā. Smags gan. Vesel čupa ar auskariem. Un hejā.
Šitāds bambāls. Jāpapēt būs, kas tur rakstīts. Rūnas vai kaut kas. Iksum. Nezinu, kas tā pa valodu. Interesants, labais. Ņemam cieti. Yes. Pirmais ir viens raciens un divu kapiķi. Viens dūriens un divu kapiķi. Haģačkas 50 tors. Uzreiz divs. Bet vēl kaut kas palika apakšā. Es no sākuma domāju, ka būs gredzens. Bija labs. Tur būs vēl viens. Kur tā viņi tā salipuši kopā? Te pat pie krasta. Vēl ir 93. Nu, parasti jau sudraba gredzens stācija. Te vairāk ir signāli. Labi, rokam ārā. Es tikko paņēmu tos 2 kapeiks. Tā, viens ir ārā. Tūlīt paņemam kausā. No. Grūti dabūt tai kausa. Te vēl bedrē palika. Te ir 3 signāli jau. No bedres mēs paņēm. Nepaņēm. Rokam ārā. Rokam. Labi, izrakstēs jums parādīs. Bet te reku ir signāls. Bedres signāls. Un te ir viens. Un šis ir pa virs, šito jau es izraku ārā jau. Jāsēž būs atkal uz ceļiem. Ir kausā. Jā, reku 50 vēl viens. Kas ir te? 50 torīt vēl vien. Noteikti, ka tur arī būs tas pats. Tūlīt pamēģinā sākā tiešraidīt te. Izskatās, ka pa virs, bet ir. Paņem. Un atkal 50, jau 2 kroni. Vienā vietā. Naudiņ. No, vēl ir. Vēl tai bedrē viens ir. Es jau izrakstu vēl vienu. Un atkal viens. Kaut kāds 6 gabals. Vienā vietā. Haģačkas. Labi. Ņemam ciet. Izlīd ārā. Jāsataisi. Te tie akmeņi atskaties, kas salocīs. Tūlīt tas šito bišķi izlocīs apakaļ flaķens man ir. Un laižam uz jauno vietu. Tā, flaķenīts man ir līdzi un te es tā smuki iztaisno, jo viņš ir padils, redz, un kaut kur akmeņi un viņš loc uz iekšu. Man liekas, ka jāiedabūs kādam meistaram uzmetin tādu lūpiņu pa apakšu, zinu, stiprinājumu. Bišķi garāk te, jo tas jau ir nodils. Labi, cilvēki atnāca parunāja manim. Ja pagaid bišķi kā notecējis ūdens te, kā uz mašīnām brauks uz otru pludmalu. Tā tāda maziņāki. Ātri izbēra. Te ir šmurģaks un te ir smukuma. Bet tos mēs pēc tam izies cauri visam. Gandrīz aizmirs kausu pie mašīnas. Viena mašīna jau ir priekšā, varbūt ka peldās. Bet te viens gabalīši jāiet ir kaut kāds 100 metri caur mežu. Mēs tam ezeram bija tai pusē, tur ēšpūt. Tagad mēs ir šinī pusē. Te ir aizvēž. Te arī līmenis ir nokrities. Kas te darās tā? Som kaut kāds stāv noteikti kā peldās. Nu ko, te līmenis ir nokrities arī no šejien līdz šejien. Tas ir kaut kāds pusmetri pāri. Brienam iekšā. Un mums ir pirmais signāls. Kaut kāds širāds bleķīts. Kaut kāds smukums ir bijis. Kaut kāds smukums, vai tikai es viņu nepārlauzu. Nē. Kaut kāds interesants ir bijis. Tā ir kaut kāds indiāns varbūt. Galvi nost. Labi, ņemam ciet. Bija labs signāls. Un mums ir 2 sāņkrons. Haģačka. Kapiķis. Baigs muka, te mierīgs klusums. Negaudo vējš tais austiņās. Dabūja roku ķekset ārā.
It kā makšķerēt te nevarot, bet man liekas, ka tas ir no rotiņa. Un te mums ir kaut kas, draugi. Bija vērts atbraukt uz to otru pludmali. Un mums ir riņķīts. Mums ir riņķīts. FCR. Bet tas ir vecais sudrabišs, draugi. Tas ir vecais sudrabišs, re. Varētu būt, ka kaut kāds 830 tā prova. No. Kaut kas iekšēji. Kāpēc no zelta viņam nebija? Kāpēc štaigāja šitā te bleķi? Sudrabiņi. Hehe. Labi, Gunča. Nu jau tī piebūrs, jau otrais mums. Šitas jāfilmē. 87. Tā būs kāda kapeiga. Tā būs kāda kapeiga. Stabils 87. Pamēģinām izrakt. Kopā, draugi. Te ir baigi maz signāli, es te viens pats ņemās. Visādi mazie šmurģi. O, ir kausa. Nu ko, kas mums tas būs? Es vēl neredzu. Tēmu vai kapiķis. Tā. Neredzu, kapiķis noteikti būs, ja jau neredz, tad tā guļ pašā apakšā. Ew, nē, gredzens. Gredzentiņš, gredzentiņš, gredzentiņš. Ej, tu nosku balt. Balt. Nu. Un iekšā mums nekā. Vai nu es neredzu vēl? Nu nav nekā. Ej, tu nost, apskatās kāds tēmu, kāds smukulis, kaut kāda forma interesanti. Nu tā taču nevar būt, kā nav. Nu vai tad tiešām tik labs signāls? Nu? Es neredzu, bet es tik un tā neticu, ka es neredzu. Jo, nu kur vēl labāk? Otrais Gunčā, otrais gredzentis šini pludmalē. Es jau gribu mest mieru, man jau apnika, viens pats te staigā pa to dīķi, kā saka. Nu rītīgākais labais, 87, interesanti. Parasti jau sudrabs ir 94, 71 ir zelts. Mājās apskatīsies. Te patam izrak to vienu balto. 81, 79. Te patam blaks kaut kas. Nezinu, neizdosies jau noteikti izcelt tik ātri, jo baigi labs signāls. Davai. Jānokoncentrējās. Tā, šī teviš ir. Kājas abakst. Paņemam kausu. Te ir akmeņi. Lēnam, lēnam, lēnam. Baigi augstais tons. Akal būs tēmu. Paņēm. Riku, kas tas ir? Šņorīts, blin. Tu nost. Es domāju, kas tur ir? Šņorītī ankurs. Kas tas tāds te ir peldējis? Ve? Kāds smukuls. Es jau domāju, ka būs tas Thorhammer. Bet kas tas ir bijis? Kaut kas ir bijis. Labi, ņemam ciet. Redzēju, nokoncentrējās. Abā. Un tad jau var izcelt. Tepat blaks tam gredzenam. Baigi tāds garš signāls bija. Nevarēs saprast, es domāju, kāds buņģi būs iemest. Bet šeit tev. Tik pie aceniem. Tajā vēl kaut kāda reklāma bijusi virsū, tā novaldīja. Bet tik pie brillēm. Brillēm bez brillēm. Vā. Matriks. Un te mums kausā, draugi. Rekuji. Maziš. Bēbīts. Nezinu, sudrabi bijis, vai ne? Jā, reku provīti, re. Šite te nevar redzēt jūs, bet... Nē, tā... Jā, tā būs. Sudraba gredzentiši bijis bērnam ar akmentiņu. Veco laiku.
Ha, noracies, te ir līks, iekšā ārā. Es domāju, ka šito mazo smukulīti mēs beigs. Noliks pie guņča. Brienam krastā. Braucam mājās, nomazgājam visu. Smuku sakrāmējam. Un slēp skatāmies, ko tas šodien atrada. Nu šis jau ir ritīgākais zvērs, te. Ej tu nost. Labi. Laižam mājās. Sakrāmēja visu uz galda. Šmurģāk atstāja. Kastītē Matrix brilles. Guņš arī sēž. Šodien bija guņš līdz. Tas bija baigais burvs. Saburmā veselu čupu ar auskariem. Bet pa lielam mans ir priecīgs. Vrižiks nav, bet smukum daudz. Enkuriši, šeibiņi, atslēdziņas, haģačks. Es vēl tagad tur neizskaitīts, ka tur 1, 2, 3, 4, 5, 6 kronas haģačkās, 6,5 pat. Paskatās, sudrabiņi, auskariņi, 1, 2, 3, 4, 5. Tie nolaustie kaut kādi sudraba smukumiņi bijuši. Apaļie auskariņi, šitais smukulīts. Tad ir šitais ten grezentiši bijis laikam. Tur var redzēt, tur ir provīti iekšā reku uz kājiņi. Neņems te baigi patam, reku ir, redz, ir provīts. Šitiem arī kur palikt tik maziņi. Te arī visi ap provītiem. Es domāju, ka šitais būs kaut kāds 300 zelts, ka palicis tāds interesants melns, bet nē, reku te ir provīti iekšā, reku 925. Vecais berbuls, baigais gredzens bijis vecos laikos. 830 sudrabs. Tā, ķēdīt, sudrab, te ir provīt virsū viss, kā nākās. Ņemam ciet. Šitais baigais. Smags, draugi. Blin, liels, es tev saku. Lielam pirkstam, lielam vīram vai tievam vīram, kuram liekas, ka viņš ir liels vīrs. Bet, nu, dziļi nebija noslīdējis. Sudrabiši, kuri provai jābūt bija, reku ir viss, kā nākas, tagad pēc grāmata kaut kāds, vai šitā, laikam pareizi. Viss tagad pēc grāmata, 925, ņemam ciet. Bērniši arī, tam, man liekas, bija 925 vai 830, nevarēja saskatīt, baigā krevel virsū, bet mums ten ir iekšā. Viņam ir virsū sudrabiši, tā sudrabiņi pēc sudrabiņiem, šitā kaudzīt, tā, kur es filmēju, šitā kaudzīt iz sudrabiņu, paskatās, ko smūg. Un tā ir tēmu, šitais ir ritīgais baltais zelts bez provas, tēmu. Šitais lielais auskars nevar atrast viņam. Nav vēl uzspējis sapūt, šis ir svaigais. It kā tāds dzeltenīgs, nav uzspējis vēl sapūti bitīt matos. Tad ir reku zīvu noķēri, it kā makšļet nevar, bet noķēri zīvu, pūcīt, bižuks taurīši. Aka bižuks ņirža veik, šitāds smukulīts. Un tad tai otra pludmala izcēls šitādu budu kaut kādu bez galvu, nezinu, indiāns bez galvu. No, garš tas video, man draugi rakar, tāds tas raciens, man ritīgi iepatikās. Otra pludmalē man bišķiņ, maisā lēcam roku, trāpīt to ūdeni, sāk graust labu acis, tas man bišķi iztraucīja, varbūt vēl būtu bišķiņ padevs virsū pa tam duņam. Bet kā ir tā apskatās, guņš smaid, viņš jau visu laiku ir priecīgs, man viņš ir ritīgi priecīgs bija, tagad es sievas atstāju mājās. Tā, uzmetam uz svariņiem tulīt ātri visu savus sudrabiņus, jo šitos bija boigs, šis jau jābūt labajam, smagajam. Tā, slēdzam iekšā. Slēdzam iekšā tā, lai mums gaismu neatspīd, kā jums būs labāk redzēt. No, ir 0,0, liekam šito visu, šis ir labais. Es jau teicu 10,17 gramu. Un tas sametam pārējo. Kā mēs to pārējo metam visu pa vīdi, iekšā ķēdīt, iekšā, tulīt, skatās kā cipar kāp. Tā kā rautiņi gāz grīdā, spidometrs kāp. Tā, cik mums sudrabiņā šodien? Paskatās, 28,92. Tas ir gandrīz 29 gramu. Nu labi, 28,97. Ja uzpūš vēl stiprāk, būs 29. Nu, ko lai saka? Paņemam šitā malā. Redzēj. Nu, ko lai saka, draugi rakar? Vai kāds smuk maik man? Paldies, Nik. Rimcimcī. Tiem, kam interesē detektori Latvijā, veikals Rimcimcī. Metāla detektora aksesuāri, ir tādi iedaļiņi. Tur viss var dabūt. Apakšā aprakstā iedošu adresīt, iedošu arī viņu WhatsApp numuru, droši raksts svētdienā, ja cevišķi svētdienās naktī rakstu, viņš ir ritīgi priecīgs. Joks, baigi labais, devu uz 2 maiku, šodien man uz auskariņiem vilk. Jā, ko es teikšu, nevilks garumā. Teikšu draugiem rakariem, paldies, ilgi nebija taisījis video. Paldies visiem, kas noskatījās līdz beigām, liekam īkšīt uz augšu, rakstam komentārus, atbildēšu visiem.
Un satiekamies jau nākušajā video. Čau visiem!